tāpēc, ka jāmācās, lai būtu gudrāks. Vēsturi ir jāmācās, jo mēs esam latvieši, un latviešiem ir jāzina savas valsts vēsturi. Tā ir daļa no patriotisma, tā ir daļa no lepnuma par savu valsti, un tādējādi mēs mācāmies no kļūdām, lai kļūdas nepieļautu. Jā, es ļoti spēcīgi strādāju ar sevi, lai nodalītu manas emocijas no tā, kas ir rakstīts grāmatās, un no faktiem. Jārēķinās arī, ka mēs patiesībā arī par mūsdienu notikumiem mēs zinām to, ko mums stāsta. Un arī tie fakti, kas ir rakstīti literatūras avotos kaut kur, mēdz būt kādā brīdī kaut kur pretrunā viens ar otru. Atkal tad ir jāizslēdz emocijas, jāieslēdz kaut kāds, domāšana, spēja savu viedokli, teiksim tā. Un tu tāds savu viedokli interpretāciju vienā brīdī aiziet. Vai tas ir pareizi vai nepareizi, vai kāds piekrīt vai nepiekrīt, arī tas, cik veiksmīgi man tas izdodas. Tādēļ, ka mācoties vēsturi, mēs varam izzināt citu cilvēku pieredzi. Un kā zināms, no kļūdām vajadzētu mācīties, lai gan ir arī tikpat labi zināms, ka vēsturi māca to, ka no vēstures nekad nemācās. Tieši tāpēc, mācoties vēsturi, es domāju, ka mēs varam savu pieredzi padarīt bagātāku, mēs varam izglītoties. Ir dažādi viedokļi, dažādi tā kā, kā lai saka, domu gājienu un tieši saistībā ar to, vai vēsturi vajadzētu mācīties, bet mans kā vēsturnieku viedoklis, protams, ir, ka to vajadzētu mācīties, jo vēsture noteikti bagātina un paplašina cilvēku redzesloku. Kara laiks, no rīta celies augšā, pazem savus kājas un nezinu, kā tev vakars, kā tev pienāks. Un tev zini, ka tev būs artilērijas apšauda, tev vismaz 9 vai 12 vai 1 kaut kur izšaus 2 šāvienus uz to pusi. Un tie kaut kur jāpaslēpjas un jāpārdzīvo kaut kā viņi. Tā liekas, ka tas pirmais bija tālāk, otrais būs tev taisni virsū. Bet, kad ja tā diena pagājas, tad tā diena atkal ir pavadīt. Viss tā paiet, kamēr svētdiena karš beidzās, tas nozīmē ļoti priecīgas lietas, debesis ir tīras, artilērija vairs nešauj. To mēs šodien pat iedomāties nevar, kas nav pieredzējis karu, ko nozīmē karlaiks, mierlaiks. Tur nav ko, tas ir salīdzinot. Tu zini, ka tu dzīvs palīdz, ka tu vakarā būs dzīvs. Ka tu neko nepastāst, ka viens tu nenošauj. Nekas tev neizdīca. Kā vācietis beigās teica, tas Krieg ist Scheiße. Tas nav tā, apmēram, bet Valnes kaput nav mācīšu, mācīšu paspēlēju, Krievs uzvarēju, un ar to mēs tagad joprojām dzīvojam savu 7 gadu, pat tās būs miers maijā. Ja mēs runājam par 41. gada izsūtīšanu, tad pamatā šīs izsūtīšanas laikā tika izvesti elite, inteliģences pārstāvi, kaut kādi politiķi, kaut kādi tādi pārsvarā cilvēki, kas varētu teikt, bija tādā virslānī, gan intelektuālajā potenciāla ziņā, gan arī tieši no savu manskā ieņemamā viedokļa, cik viņi bija turīgi vai nebija. Līdz ar to, bet jau arī 41. gadā, starp citu, ja nesāktos vācu uzbrukums Padomju Savienībai, tad bija plānota jau otrā izsūtīšana, kuras sastāvis īsti nezinu, bet šī pirmā izsūtīšana 41. gadā tika vairāk veidot ar tādu mērķi, lai nostabilizētu padomju varu, lai maksimāli visus iepriekšējā varas periodā Latvijas Republikas politiskos spēkus, lai maksimāli represētu, un tātad tas bija tīri vērsts pret eliti. Ja runājam par 49. gada izsūtīšanu, tam bija vairāki citi aspekti. 49. gadā jau pilnā spārā norisinājās sovietizācija. Tā bija tātad pakļaut jauno Latvijas teritoriju un vispār jauno Padomju Savienībā nonākušo teritoriju, šo te teritoriālu administratīvo un pārvaldes aparātu Padomju Savienībai līdzīgam aparātam. Malās
Brauca visi gan personīgām mašīnām, gan ar autobusiem no kolhoza vai kur. Es nezinu, tas tā organizējās, ka nemaz nevaru saprast, kā tagad to varētu izdarīt. Aicinājumi, bet uzreiz jau viens otram saka, brauks jau pulās. Mašīnas esam kolona gājuši to pusi. Tad iznāk mūsdienās, nemaz tāds Baltijas ceļš īsti nebūtu reāli notikt, vai ne? Brauktu personi notiktu, bet tādu entuziasmu, es domāju, nebūtu. Jo tik daudz cilvēku, kā saka, mums, vai tik daudz vairs ir vispār tādi cilvēki, kas ar tādu entuziasmu. Nu, jūs, protams, gribētu un darbot, bet tur uzreiz vajag mašīnu, vajag benzīnu, tas ir daudz dārgāks un tā tas notiek. Aizbraucām, sadevām braukās, citur vairāk, citur mazāk. Kā es to vērtētu, nu, tas mums ir arī vēl viens fenomens, kas arī tika koordinēts no šīs te Tautas frontes puses. Bet tas pirmkārt, ja Tautas fronte varētu stāvēt uz galvas vai es nezinu, naudu dalīt, ja tas nebūtu paši cilvēku apziņā. Tas nozīmē, ka te pamatā vajadzētu arī mēģināt iedziļināties tajā, ka cilvēki bija nobrieduši arī šajā brīvības idejā, kad beidzot bija sakrājies līdz tādai kulminācijai, kad bija tāds pacēlums, ka varēja iet un kaut ko arī darīt. Priekš kam vispār tās vajadzēja cilvēkus tur un barikādes, ja? Pirmais, lai varētu noraidīt informāciju uz ārvalstīm, ja, jo ko bloķēja, neļāva, it kā sargāja. Tas bija televīzijas tornis, televīzijas māja pat, tālāk centrālais pasts, tālāk, ko vēl bloķēja. Ministrs padomu, augstāko padomu bloķēja, un kas... Vecrīgu. Tas ir vecrīgā, tas ir speciāli vecrīgi, nē. Rādio, jā, teiksim. Viss mazs saziņas līdzekļus praktiski sargāja. Es pat nepiedalījos barikādēs, jo es biju par jaunu. Manuprāt, man bija gadi 11 vai 12, varbūt bišķiņ vairāk. Un mana mamma gan piedalījās, viņa piedalījās gan barikādēs, gan arī demonstrācijā Krasmalā, un viņa man ir stāstījusi par savām izjūtām. Viņa teica, ka, protams, bija milzīgs tāds pacēlums tautas vidū, bet tai pašā laikā viņiem bija arī ļoti bail, jo viņi tur bija, teiksim, tā cilvēku pūlis sastājies Krasmalā, un viņa stāstīja, ka bija tāda ziņa parādījusies, ka sāksies kaut kādi uzbrukumi, un viņiem likās, ka teiksim, tos cilvēkus, kas stāvēja pie pašas upes, ka viņus varētu piegrūst pat upē iekšā. Tā kā izjūtas bija dažādas, jā, bija liels patriotisms, bet arī bailes. Un es domāju, ka tā laika notikumi, protams, ir mūsu vēstures daļa, un cilvēkiem par to ir jāzina. Un es domāju, ka, ja kaut kas tāds notiktu mūsdienās, es esmu diezgan pārliecināta, ka arī mēs dotos uz barikādēm, un teiksim, ne tikai uz demonstrācijām, bet arī darītu visu iespējamo, lai mūsu valsts arī turpinātu būt brīva un neatkarīga. Barikādes bija saistīts to, kad Viļņā notika šīs apspriešana, televīzijas torņa ieņemšana. Un tad, lai tas nenotiktu arī Latvijā, tas ir Rīgā, tad tika aicināti pēc demonstrācijas, kas notika Krastmalā, atbalstam šiem lietuviešiem, notika uzreiz paziņojums, kad parādīja paziņoja, kad aicina cilvēkus pulcēties pie objektiem, lai apsargātu šos objektus. Un katram rajonam tika noteikts kaut kāds objekts, kur pulcēties. Un tad mēs divi puiši no viena autobusa, kas bija no Doblas, izkāpām ārā un gājām uz savu objektu. Tas bija televīzijas tornis. Naktī jau gan vēls bija. Sajūtas bija dīvains, neparasts, tāpēc, ka nezinājām, ko tas viss beigsies vai sāksies. Turienes mums patriedza prom, tāpēc, ka teica, ka tur apsargās ar kaut kādiem elektrības vadiem. Un mēs devāmies televīzijas ēku, kur mēs pārlaidām, mierīgi nakti pārgulējām tur. Jo tajā naktī nekas nenotika. Tā kā, ja tur kaut kas būtu noticis, tad tās visas eskalācijas notika jau nedēļu vēlāk, kad sākās parādīties pirmie
šaušanas, bet pa vidām arī noteikti atbraucam mājā. Divdesmitais, 21. gadsimts ir tās laiks, kad ir dzīvojuši mani vecāki un mani vecvecāki. Tāpēc, lai varētu aptvert, kā viņi ir dzīvojuši un kas viņiem ir sagādājis grūtības, man ir jāzina šī konkrētā laika vēsture, jo man ir interesanti, kā ir dzīvojuši mani vecvecāki un mani vecāki. Es uzskatu, ka ir jāzina šī noteiktā laika posma fakti, lai varētu nodalīt savas emocijas no tiem. Daudziem cilvēkiem izdzirdot vārdu vēsture, tā asociējas ar kariem, taču tā nebūtu nav. Manuprāt, vēsture ir jāmācās, lai vispār uzzinātu, kā cilvēks ir radusies, kā dzīvojusi, pat kādas kļūdas vai kādus panākumus guvusi, kā arī saprast, kā dzīvot tagadnē un, protams, likt aizdomāties, kā dzīvot plašajā nākotnē. Uz soļu, kur mēs skatāmies vai ko redzam, tas viss ir vēsture un kaut kā daļa no vēstures, un ja mēs nezinām vēsturu vai ja mēs to negribam mācīties vai izprast, tas nozīmē, ka mēs negribam šajā laikā dzīvot vai šajā laikā arī domāt un spriest, jo jebkas, kas atrodas mūsu telpās, ir daļa no vēstures, un līdz ar to es uzskatu, ka vēsturi nav iespējams nemaz nemācīties. Manuprāt, vēsture ir jāmācās tādēļ, lai iespējams nepieļautu tās kļūdas, kuras pieļauj mūsu senči. Vēl jau vairāk, ja mēs runājam par 20. 21. gadsimta miju, kad cilvēkiem bija aptuveni tāda pati domāšana kā mūsdienās. Tādēļ ir svarīgi zināt, kas bija nepareizi un tieši otrādi, kas bija vērtīgs, ko nevajadzētu pazaudēt. Manuprāt, 20. gadsimta vēsture ir jāmācās, jo tieši mūsu paudze ir tieši šīs vēstures mantinieki. Mūsu vecāki, mūsu vecāki piedalījās notikumos, bija iesaistīti notikumos, kas ir būtiski izmainīti 20. gadsimtu, un tādēļ mums arī mūsdienās ir jācīnās ar šo notikumu sakām un jāzina šī vēsture, lai spētu objektīvi izvērtēt notikumus un paust savu viedokli par 20. gadsimta notikušo.